Čau, mani sauc Rinalds, un šodien es parunāšu par to, kas tad īsti ir MPL Network. MPL Network ir online marketinga kompānija, kur tika dibināta 2011. gadā, 31. oktobrī. Un šīs dibinātāji ir David Wood un David Sharp. Viens ir izbijis bezpajumtnieks, dzīvoja Busiņā, un otrs ir izbijis narkomāns, alkoholiķis. Ja? Tu vari par viņiem atrast informāciju. Apakšā ir links kaut kur noteikti par viņiem, kas īsti ir šie divi cilvēki un kāpēc viņi ir izdomājuši šo MPL Network. Bet, es pastāstīšu tieši par MPL Network produktiem, ko viņi piedāvā un kā viņiem var sākt pelnīt jau pat īstenībā šodien. Principā, ko kompānija piedāvā, tas ir blogs, tā ir mājaslapa, kas ir principā gatava lietošanai jebkuram, kas to vēlās. Nav tev jābūt nekādām tehniskām zināšanām, tev jau nav jāsaprot, kā mājaslapa ir uzbūvēta, viņu struktūra, kā viņu saprogrammēt, kā viņu sakodēt, kā viņu uzzīmēt un pēc tam ielikt internetā un palaist to visu. Tev nekas tāds nav jādara. Viss ir sagatavots, viss ir gatavs, tiklīdz tu iegādājies šo blogu no šīs kompānijas. Īstenībā tu neiegādājies blogu no šīs kompānijas, tu iegādājies blogu no kāda no kompānijas pārstāvjiem. Tas varētu būt es, tas varētu būt kāds cits, vienalga, kurš jau ir iesaistījies tieši šīs kompānijas produktiem un strādājot. Kā īsti notiek šī pelnīšana un kāpēc tas blogs ir vajadzīgs? Kā jau mēs visi saprotam, blogu vajag, jeb mājaslapu vajag jebkuram interneta biznesa īpašniekam. Priekš kam savādāk tu nedabūsi tos klientus tajā internetā, tev nebūs uz kurien viņus sūtīt, tev nebūs tās mājaslapas un tev nebūs reāli ko parādīt un par ko parunāt un pastāstīt vai varbūt ar kaut ko padalīties. Respektīvi, tāpēc ir tas blogs vajadzīgs. Jā, bet pa pašu bloga būtību, struktūru uzbūves īpaši dziļi neiedziļināšos, jo ir links atkal te lejā uz video vienu, kurā ir tev jāieved tur e-pasts, un tas atvērs vaļā video, kurā tev David Sharp pastāstīs, kāpēc blogs strādā, kā viņš strādā un priekš kam viņš vispār vajadzīgs. Okay, bet šoreiz es parunāšu tieši par izmaksām, par pašiem produktiem, kādi ir un kompensācijas plānu, man liekas, kas ir pats galvenais, lai tu saprastu, kādas ir šīs peļņas iespējas. Okay. Pirmais, es uzrakstīšu kompāniju šeit. Ceru, ka redz. Varbūt arī, ka neredz. Tad MPL Network. Tas ir kompānijas nosaukums. Tātad pirmais produkts tātad ir šis pats blogs. Ko viņš maksā? Viņš maksā $25 mēnesī. Ja? Pirmais produkts ir blogs. Tā, un tas maksā, es aizmirsu kā dolāru viņam izskatā, $25 mēnesī. Tātad, tiklīdz tu iegādājies šo produktu $25 mēnesī, tev ir pilnas tiesības viņu sākt un izmantot jau tūliņ patās, viņš ir gatavs viss, kas tev jādara, vienkārši jāsāk kaut ko rakstīt. Jā, par ko tu gribi rakstīt, tu vari rakstīt par pilnīgi jebko, kas tev interesē, kas tev patīk, tavs hobijs, tavs aktivitātes, varbūt tev ir kāds cits biznes, varbūt tev ir vēl kāds interneta biznes, ar ko tu nodarbojies. Tu vari izmantot tieši viņu blogu. Kāpēc tev jāizmanto viņu blogs? Tikai vienīgi tā iemesla spēcība, bet ja tu sāksi, teiksim, veidot mājaslapu no nulles, un tad tev viņa būs jāpalaiž internetā, un tev viņa būs jāsaprogrammē un jāsakodē, tu pats saproti, ka tas ir īstenībā diezgan liels čakars dažkārt. Ja nu vienīgais tu daudz ko no tā saproti, tad, protams, nē, bet tik un tā. Tāpēc ir vieglāk izmantot viņu blogu, tas maksā $25 mēnesī tikai, un viņu blogu internetā ir atrast ļoti vienkārši. Kāpēc? Tāpēc, kad viņu vārds mplnetwork.com internetā ir 400, uz doto momentu ir kaut kādā 431. vai 436. vietā. Amerikā ir kaut kādā top 200. Es runāju par mājaslapām, visām mājaslapām, kas ir pasaulē, un es runāju pār pa 100 miljoniem mājaslapu. Tas ir ļoti augsts, un ja ņem vērā to, kad kompānija tika dibināta 2011. gadā, tas ir ļoti augsts rādītājs. Ja?
Tas ir principā, kāpēc tev vajadzētu izmantot. Tā ir vienkārši vieglāk. Ja, tātad, ko tu saņem papildus šim blogam? Zin, tā numur 1 ir apmācības kursi, video kurus. Tas saucās Fast Start. Es uzrakstīšu te. Fast Start. Šie ir 8 video, un tie ir 8 pamat soļi, kas tev ir jādara principā katru dienu, par kuriem viņi tev pastāstīs, iemācīs, parādīs un izskaidros. Ja? Produkts, protams, ir angļu valodā, šis informatīvais produkts, bet viss ir ļoti elementāri, nav jābūt baigām angļu valodas zināšanām, viss ir elementāri saprotams, un, ja nesaprotams, skaties 1 reizi, 2 reizi, 3 reizi, tiešām tev patiks. Tātad, viens veids, kā izmantot tieši to viņa blogu un viņa treniņu, ir priekš sava primārā biznesa. Varbūt tas, kā jau es teicu, varbūt tev ir cits internet bizness, un varbūt tev nemaz negribās izmantot MPA Network biznesa iespēju. Tev varbūt gribās izmantot tikai viņu vienīgu blogu. Ja? Tas ir viens veids, kā izmantot tieši viņu blogu priekš savu primāro biznesu. To arī, protams, viņu izmantot kā primāro biznesu. Lai izmantot viņu kā primāro biznesu, ir jābūt šim kompānijas pārstāvim. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? To, ka tev ir jābūt tiesībām pārpārdot šo produktu neskaitāmas reizes. Pirms es sāku to runāt, es pateikšu, ka kompānija izmaksā 100% komisijas maksas. Tātad, pārdodot šo blogu platformu, šos video, šo apmācības kursu, kādam citam cilvēkam tu saņem pretī 100% komisiju. Respektīvi, ja tas blogs tev maksā $25 mēnesī, tad tu saņems pretī $25 mēnesī. Bet, lai saņemtu šo maksu pretī, tev ir jābūt kompānijas pārstāvim. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāsamaksā affiliate fee, ja tas ir pārstāvja maksa. Kas maksā 19,95 mēnesī. Kopējā summa, lai uzsāktu šādu biznesu, un es gribu uzsvērt, tas ir bizness, tas nav vienkārši kaut kāda sistēma, kaut kāds veids, kur iemest naudu iekšā un dabūt naudu ātri ārā. Nē, tas nav tāda. Lai uzsāktu šādu biznesu, respektīvi, tev ir vajadzīgi $45 rēķinot mēnesī. Okay. Tas ir tas, kas to maksā. Latos, es nezinu, tas ir varbūt pēc kursa, kas tagad ir varbūt kaut kā 25 lati mēnesī. Pa 25 latiem mēnesī uzsāk biznesu, diez vai kaut kur citur uzsāks. Ir, protams, citas internetu kompānijas un tādā garā, bet 100% komisijām diez vai ļoti maz. Ok, tātad tas ir tas $45. Šito tad visu nodrasīšu nost. Un pirms es sāku zīmēt kompensācijas plānu, es gribu pateikt, ka tas nav vienīgais produkts. Ir produkts, kas maksā $100 mēnesī, ir produkts, kas maksā vienreizi. Vienreiz tev tikai maksā, kas ir $500, ir vienreiz maksājums $1000 produkts un vienreiz maksājums $3500 produkts. Ko tev tas dod? Tas tev dod vēl vairāk informācijas, vēl vairāk apmācības, vēl vairāk zināšanu par to, kā paņemt savu internetu biznesu un pacelt augšā uz nākamo līmeni un pelnīt vēl vairāk naudas. Okay? Tātad labi. Lai būtu skaidrība, es sarakstīšu visu, ko kas maksā. Tad tas Fast Start ar visu blogu kopā. Ir $25 mēnesī. Šie ir tie 8 video un blogs. Te ir blogs plus video. Vienīgais produkts, par kuru tu nesaņem komisijas naudu, ne pat 2 produkti, man liekas, bet par to es tagad nestāstīšu. Vienīgais, kas uz doto momentu, par kuru tu nesaņem naudu, ir affiliate fee, jeb šī pārstāva maksa. Kāpēc viņi ir jāmaksā?
Respektīvi, ko tev tas dod? Tas tev dod pirmkārt iespēju pārpārdot šo produktu neskaitāmas reizes. Tu viņu maksā vienreiz mēnesī, bet tu viņu var pārdot vairākiem cilvēkiem, kas to vēlās uzsākt, kas to vēlās darīt. Un tajā pašā laikā saņem 100% komisijas maksas mēnesī no šiem cilvēkiem patstāvīgi, kamēr viņi ir aktīvi. Ja? Tāpatās arī, ja kamēr to esi aktīvs. Nu, tas ir principā pamat iemesls, kāpēc ir šie affiliate fee vajadzīgs. Otrs, ko tev tas dod? Tas tev dod macību. E-wallet tas saucās īstenībā. Tas e-wallet. Jā, es pierakstu 1995. Macīņš principā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tev ir savs tirgotāja merchants accounts, ir tirgotāja konts, biznesa konts, ar kuru palīdzību tu saņem naudu no cilvēka bankas kartes vai no cilvēka konta tieši tavā e-wallet iekšā. Kāpēc jāizmanto tieši to e-wallet? Nu, nav obligāti, bet ja tu izmantos citu kompāniju pakalpojumus, tas iespējams tev varbūt būs dārgāk, un par katru pārskaitījumu tev iespējams būs vēl vairāk pārskaitījumu maksa. Tātad šīs 100% komisijas, kā tu saņem, tu saņem $25 no tā cilvēka, bet tad, kad tā nauda tiek paņemta no tā cilvēka konta un ieskaitīta tavā e-wallet, ir kaut kāda pārskaitījuma maksas servis. Ja? Ja nemaldos no $25 kaut kādi $2 tiek paņemti par maksu, par šī pārskaitījuma maksu, respektīvi. Nu, kaut kur tā nauda ir, kaut kādā veidā tā nauda ir jāpaņem no tā cilvēka konta un jāieskaita tavā savā kontā. Tas ir vienkārši tāds bija tie biznesa izdevumi. Un tas arī ir principā viss. Ja? Otrais produkts ir Inner Circle. Šis produkts ir tā maksa toties ir $100 mēnesī. Kāpēc jāmaksā $100 mēnesī par kaut ko tādu? Respektīvi, šis produkts sastāv no tonām audio materiāla. Audio materiāli ir parasti par stratēģijām, par dažādām taktikām internetā, kur cilvēki, kas tiešām ir nopelnījuši naudu ar šo tieši produktu, ar šo tieši kompāniju, viņi tev stāsta, rāda priekšā, saka, ko tev darīt. Kāpēc, lai viņš to teiktu priekšā? Nu, tikai vienīgi tāpēc, ka būtība šai kompānijai ir tāda, ka tad, kad tu veido savu biznesu, tev ir tāda kā savu komandu. Un tev ir jāsako līdz savai komandai, tev ir viņiem jāiet un jāpalīdz un jāstāst un jārāda. Un jāmēģina viņiem iemācīt, lai viņi saprast to, kā strādāt un pelnīt naudu. Jo tad, kad viņi pelnīs naudu, tad arī tu pelnīs naudu. Tātad, ja mana komanda tagad nepelna naudu, es arī no tā neko nepelnīšu. Jā, ok, es pelnīšu viņiem mēnešu maksu, bet tas arī būs viss. Man vajag, lai viņi pelnītu naudu paši sev. Jo tad es arī sākšu pelnīt naudu. Ja viņi sāk plaukt, es sāku plaukt, vispārējie sāk plaukt. Okay? Tātad, tas ir tas $100 mēnesī. Es sazīmēšu visus. Attiecīgi, protams, nākamais produkts maksā, saucās viņš Costa Rica Intensive, man liekas. Kas ir $500. Sarakstīšu visus īstenībā uzreiz un latim. Nākamais ir 15K formula. Un piektais ir Masters Course. Šis ceturtais produkts maksā 1000. Un piektais maksā 3500. Šie te 3 maksās tikai vienu reizi. Bet saņem komisijas naudas tu no individuāla cilvēka vienu reizi, un tev var būt šie cilvēki ļoti daudz, respektīvi. Tava komanda būs noteikti pirmie cilvēki. Ja tu viņiem iemācīsi strādāt tieši ar šiem produktiem,
ko tev iemācīs šie video, ko tev iemācīs tavs sponsors, un es pastāstīšu, kas ir sponsors, tad tie būs tie cilvēki, kas no tevis iegādāsies šo produktu. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka pirmajā reizē, kad viņi iegādājas no tevis produktu, kad viņi tev sāk strādāt, tu viņiem parādīji, ka šī sistēma strādā un ka tas nav nekāds joks vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tu veido attiecības ar cilvēkiem tieši savā biznesā. Un tad, kad tev ir izveidot šīs attiecības, cilvēki vienkārši viņiem patiks no tevis visu kaut ko pirkt. Tic man. Tā. Costa Rica Intensive ir atkal ir čupa ar webināriem, kur cilvēki top pelnītāji rāda tās stratēģijas, kā strādāt īstenībā Facebookā. Ar Facebook var pelnīt naudu, tev nekas nav jāmaksā, tu var sākt pelnīt naudu ar Facebook, un varbūt, ka tu nemaz tam netici, bet tas tā ir. Jā, tātad tur šīs stratēģijas tiek apspriestas un parādītas, tev izstāstītas, iemācītas, kā to darīt. 15K formula ir produkts, kurš maksā 1000, ja, arī vienu reizi, un kurš tev iemācīs to, kā pelnīt 15,000 plus mēnesī. $15,000 mēnesī. Un Masterschools par 3,500 iemācīs tev pelnīt 30,000 plus mēnesī. Personīgi mans sponsors ir 24 gadus jauns džeks no Londonas. Un nav viņš nekāds speciālists, viņš nekad nav par to mācījies, viņš tikai un pašmācības ceļā šādā veidā iemācījies tieši ar šiem produktiem. Viņš uz doto momentu ar MK Network tikai viņš pelna pār 100,000 mēnesī. Un tas ir mans sponsors. Un tagad es parunāšu par pašam sponsoram, kas ir sponsors. Un es ātri uzzīmēšu kompensācijas plānu. Tātad, kad tu iegādājies blogu no kāda, kas ir tavs sponsors, nosauksim viņu pa, paņemsim tipisku piemēru Jānis. Ja? Tad, kad tu iegādājies produktu no viņa par $25, viņš no tev saņem $25 mēnesī. Ir viena lieta, ko es gribu izstāstīt tieši par jāpaņem kaut kādu citu. Par šo apmaksas veidu, šo apmaksas struktūru, kā tieši tās samaksas tiek nevis tieši tās samaksas, bet īstenībā kā tu saņem naudu no citiem cilvēkiem zem tevis apakšā un no tavas komandas un no tavas komandas un tādā garā. Pirmais, kas ir Powerline. Un tad ir Pass-ups. Pass-ups. Ko nozīmē pass-ups? Pass-ups ir principā, tad, kad tu pārdod produktu, ir konkrēts pārdoto produktu skaits, kuru tu padod uz augšu savam sponsoram. Respektīvi, tu nepadod uz augšu savu komandu, savus cilvēkus, tu padod uz augšu pārdoto produktu. Kā tas izskatās? Katrs 2., 4., 6. un pēc tam katrs 5., kas ir principā 11, 16, 21 un tādā garā. Ja. Tu padod šos pārdotos produktus, savu otro pārdoto produktu padod uz augšu savam sponsoram, 4., 6., 5. Uzzīmēšu to, kā tas izskatās. Ja. Kāpēc tu varbūt iedomājies, priekš kam man būtu kaut kas jāpadod uz augšu? Tikai vienīgi tāpēc, ka ja tu iemācīsi un sapratīsi šo sistēmu, kā tas notiek, un iemācīsi to savā komandai darīt to pašu, ko tu esi darījis, tad padodot šos produktus uz augšu, tava komanda pados tos produktus uz augšu arī, tu nopelnīsi krietni vairāk, izdarot krietni mazāk, nekā ja tu būtu pārdevis to produktu, katru produktu individuāli. Ja, pats. Ok, labi, es uzzīmēšu, kā tas izskatās. Lai to būtu vairāk skaidrības. Ja pieņemsim tagad, tu sāc piesaistīt klientus, viņi no tevis iegādājās blogu, es tā sazīmēšu, lai apmēram tev būtu skaidrs. Te būs 11,
16 tādā garā. Teiksim, tu pārdod produktu tagad Kristīnai. Kristīna no tevs nopērk $25, kurus saņem tu. Tavu otro produktu, pārdoto produktu, teiksim, pārdodot savam, labas vārdus, nemēģināšu tagad caukt, tu pārdod savam otram cilvēkam, es vienkārši viņu iekrāsošu 4., 6., pēc tam 11, 16 garā. Šie te produkti tiek pārdot uz augšu. Produkti, bet tieši tie pārdotie. Tu saprati, principā pārdotie produkti pārdot uz augšu. Tātad Jānis saņems no tava otrā, no tava 4., 6., pēc tam katra 5. viņš saņems naudu no tavas komandas. Bet tas nenozīmē to, ka tu tagad esi pazaudējis šo cilvēku pa visam un tādā garā. Jo uz katru produktu, ko es pirms tam uzzīmēju, ir savs kompensācijas plāns. Kompensācijas plāns sāk darboties no brīža, kad tu viņu iegādājies. Ja? Ok, tātad kā tas izskatās? Es nocēsīšu to te visu nost. Tagad es tev parādīšu, piemēram, tikai vienīgi vienu tavu komandas biedru, piemēram. Tu tagad izdomā, labi, es ielīdīšu iekšā, es pārdošu produktu vienam cilvēkam. Es gribu redzēt vienkārši, kā tas viss strādā. Es neiešu tur īpaši skriet un ņemties un darīties un mācīt savu un sēdēt pie kompjutera. Varbūt es nezinu, kāds cilvēks, varbūt tu esi slinks, varbūt tu neesi slinks, varbūt tu esi tieši otrādi aktīvs un tev varbūt tas aizrāk. Teiksim, pieņemsim, tev ir viens cilvēks, Kristīna. Kristīna iegādās produktu 25, viņa maksā tev. Kristīna piesaista sev, bet pārdod šo produktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tādā garā. Es tagad uzzīmēšu, kā tu saņem naudu no Kristīnas komandas. Kristīnas pirmais cilvēks maksā viņai 25. Tas pirmais. Viņas otrais maksā tev, 4. tev, 6. tev, 11, 16. garā tev. Tas te ir pass-up. Šitas te ir tas pass-up, 2, 4, 6. Tāpatās, kā tas attiecās uz tavu komandu, tas attiecās arī uz jebkuru citu komandu, uz kuru citu cilvēku. Tātad, ja? Tātad Kristīnas 2, 7, 6 maksā tev. Tālāk, šis otrais, piemēram, un tas attiecās uz katru to, kas ir tavā pass-up sistēmā, tu to redzēsi savā back-officeā iekšā NPO Network, tu redzēsi, kurš tieši cilvēks ir manā pass-up sistēmā, kurš ir manā komandā, un kuri ir tie, kurus es esmu padevis uz augšu saviem sponsoriem. Un tev ir visu viņu kontaktu, telefonu numuri, e-pasti, vārdu, uzvārdu, tādā garā, viņiem var sazināties, sazvanīties un papastīt, kā tev iet, vai tev nevajag palīdzību vienalga. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka, kā es teicu, man ir svarīgi, lai mana komanda pelnītu naudu sev. Tikai tad es sākšu pelnīt. Tāpēc arī tas attiecās uz tevi. Skaties, šis otrais cilvēks, piemēram, viņš pārdod savu, bet viņš pārdod pirmo produktu kaut kā. Es uzrakstīšu, ka šitas ir otrā cilvēka pirmais. Viņš maksā viņam 25. Viņa otrais. Viņa otrais cilvēks. Tev domā, kam viņš maksā? Viņš maksā tev. Jo tie cilvēki, kas tev ir piesaistīti no tavas komandas pass-up, tas te saucās Powerline pass-up. Ja? Tie cilvēki, kas tev ir piesaistīti, un tad, kad viņi sāk maksāt tev, viņi tev ir piesaistīti tik ilgi, kamēr viņi maksā, kamēr tu esi aktīvs. Okay? Tas nozīmē to, ka arī viņu pass-up sistēma ir piesaistīta tev, un tas iet neskaitāms līmeņus lejā un neskaitāms līmeņus uz sāniem. Ja? Okay, tas otrais cilvēks maksā tev. Tāpat arī kā, cik šits jau maksā tev? 25, 25, 25, 25. Tas tikai neviens cilvēks tagad dzīmē, ja? Tas, protams, maksā Kristīnai. Jā, man es pārējais to visu uzzīmēt smukā, kurš vēl varētu skaidrs ir. Es atvainojos, tūļņās. Ok, es zīmēšu sarkano. Šits maksā tev, šits maksā tev, šits maksā tev,
arī šitas. Tātad, ja, otrais cilvēks maksā tev. Šī cilvēka pirmais maksā, protams, viņam 25. Otrais, 4., 6. Tas viss attiecās uz katru no šiem cilvēkiem. 6 maksā tev. Tāpat arī kā šitā cilvēka, otrais cilvēks, 4., 6. Tāpat arī kā šitā cilvēka, otrais, 4. Un tas ir lejā vienkārši. No visiem tiem cilvēkiem, kas tev ir piesaistīti, viņu 2., 4., 6. Tāpat arī kā to 2., 4., 6. Un tādā garā viņi pēc tam kādu 5. maksā tev naudu. Tagad tu saproti, kāpēc tev ir svarīgi, lai tava komanda pelnītu naudu? Ja? Cerams. Ja ne, komentē apakšā. Un tas ir principā, kā strādā šis kompensācijas plāns. Vienu lietu, es īstenībā aizmiršu pateikt vienu lietu. Teiksim, es ātri uzzīmēšu vēlreiz. Tu vistīni tā garā. Es uzzīmēšu tikai, piemēram, ātri. Steigi 2, steigi 2, 4, 6 tā garā. Ja, piemēram, tu būsi iegādājies produktu par $25 un par 100. Piemēram, tevi par sotaku. Ja? Tas nozīmē to, ka tie cilvēki, kas ir zem tevis, tad, kad iegādājies to savu otro produktu, tie cilvēki, kas ir zem tevis, iespējams, viņiem nevienam vēl tas produkts nav, tad, kad viņi iegādājas šo produktu, tas var būt kaut kāds neskaitāms līmenis apakšā. Ja, piemēram, teiksim, nevienam šeit nav tas $100 produkts, nevienam, un kaut kur šeit apakšā, es nezinu, kurā, cik zemu vai kaut kur te sānā, kāds izdomā nopirkt par $100, bet nevienam viņi nav. Par cik tev ir vienīgam tas $100 produkts, tas produkts tiek padots uz augšu. Ja, respektīvi, ja piemēram šis otrais cilvēks nopērk par $100, teiksim, ja, vai arī šis pirmais cilvēks, Kristīnas pirmais cilvēks nopērk par $100, un Kristīnai viņa nav, viņš nopērk par 100. Kaut vai viņš ir viņas pirmais cilvēks uz šito produktu, ja viņš nopērk par sotaku, viņai viņa nav, tas sotaks aizies tev katru mēnesi, cik ilgi, kamēr šis cilvēks paliks aktīvs. Pat tajā gadījumā, ja Kristīna tagad nopērk par sotaku, viņa šo sotaku ir pazaudējusi, jo, kā jau es teicu, katram produktam ir savs kompensācijas plāns, un viņš sākās no brīža, kad tu viņu iegādājies. Ja? Tā kā viņš viņu ir pazaudējis, Kristīna viņu to cilvēku uz $100 produktu ir pazaudējusi par visam. Tas ir principā viss. Okay? Tas attiecās uz katru cilvēku lejā. Tā kā tu nekad nezini, no kuras apakšas tev var uznākt, vai no kuriem sāniem, vai no kura cilvēka tev, vai no kuras komandas var uznākt augšā kaut kā $500 komisijas maksa, vai $1000 komisijas maksa, vai $3000 vai $3500 komisijas maksa. Ja? Respektīvi, tie cilvēki, kas pazaudēs komisijas naudu, viņi saņem e-pastu, kurā rakstīts apsveicu, tu tikko pazaudēji tik un tik dolāru komisiju, vai tie ir $100 komisija, vai tas ir 500, 1000, 3000. Un tad, kad tu saņem tādu e-pastu, tic man, tas nav, tev liekas vienkārši, bļāviens, kā, ja? Un tad tu uzreiz pērci to produktu, tikai tāpēc, ka, lai nākamreiz tu viņu nepazaudētu. Jo atliek tikai pārdot viņu vienam cilvēkam, lai teorētiski viņš būtu apmaksāts. Tas arī principā ir viss. Ceru, kad izskaidroju saprotam, vairāk vai mazāk. Ja nē, tad droši komentē apakšā vai vienalga kā sazinies ar mani. Man var atrast draugos, mani var atrast Facebookā, būs links apakšā arī, kur man var atrast. Un lejā būs droši vien kaut kur apakšā zem šitā video būs podziņa vai links tieši uz to video, uz to, kurā David Sharp pastāstīs tieši par pašu bloga būtību, cik viņš ir spēcīgs un kāpēc viņš ir vajadzīgs. Un caur šo linku tu varēsi piesaistīties tieši šim biznesam, un tas tev maksās 25 lati, ja mēs runājam latos, vai $45 mēnesī. Okay? Tas arī principā viss. Paldies, ka skatījies. Visu labu!